Par revolucionāro izgudrojumu brīnumu paketēm ar iemontētu anionu čipu, kas ārstējot visādas vainas, Līga uzzināja no preces izplatītājiem kādā prezentācijā. Saklausījusies iespaidīgos nostāstus par dziedinošā biksīšu ieleknīšu uzvaras gājienu Latvijā un aizjūras zemēs, arī Līga nolēma preci iegādāties. Es iegādājos no izplatītājiem tādas paketītes ar anioniem, un tur bija rakstīts, ka ārstējot garastāvokli uzlabo, urīnplūšu liekaisumu, palīdz visādām tur kaitēm. Taču solītie brīnumi nenotika. Jaunās sievietes garastāvoklis tā arī neuzlabojās, arī hroniskā iekaisuma pazīmes nekur nepazuda. Man sākās nieze, tāda dedzinoša sajūta. Iepriekšējās lietojot veikalā, ko es pirku, man nebija nekādi simptomi, nekādas pazīmes. Un es vienkārši gribu zināt, kas tāds anions ir. Pakešu izplatītāji gan apgalvo, ka Ķīnā ražotās paketes esot īsta dieva dāvana ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Viņai pazīstami vīrieši esot izārstējušies pat no impotences, vienkārši panēsājot ieleknīti. Iznāca skatuves cilvēks, vīrietis, un pateica, kopš es lietoju paketes, mana seksuālā dzīve uzlabojās un manas trūkli ir kļuvusi stiprāka. Kompānijas pārstāv tāpat apgalvo, ka viņas ģimenē visi beidzot esot sveiki un veseli, pateicoties tieši pakešu dziednieciskai iedarbībai. Es pati sev personīgi, tad, kad es apsaldēju kaklu, es liku paketi šeit. Tad, kad man sāpēja krusta, es liku paketi aizmugurē uz krusta. Ja? Tad, kad man osteohondroze vai galvas sāpes vai asinsspiediens palicās, es vienkārši izvelku ārā šo čipu, saslapinu, noteikti ir jāsaslapina. Un ar plāksterīti pielipinu šeit sev uz sprandas. Es vienkārši paņēmu un sāku bērnam lipināt vienu paketīti, naktī uz spilvenu un mazliet slapināt čipu. Bērnam pārstāja būt astmas lēkmes. Arī Svetlanas vīrs, elpojot pakešu izdalīto alpu svaigo gaisu aromātu, esot izārstējies no astmas. Es mājās, kad atnācu, es uzreiz vīram pateicu, es saku, vai paguļam? Nekas, kad tev jāguļ uz paketes ar seju. Viņam faktiski viņam labāk patīk gulēt uz paketes ar seju, nekā viņam smakt un lietot zāles. Uzvaras laurus veselības atgūšanā varot plūkt aniona čips, kurš esot iemontēts paketē. Tehnoloģija ir sekojoša, riepītas tādas ļoti plānas. Faktiski es pat redzēt nevaru dabūt ārā tā kārtīgi. Tāds ir šis čips, viņš ir audumiņš arī no kokvilnas un iekšā ir riepītas ļoti plānas metāla nosaukumu nepateikšu, bet metāla stieplītes, kuras ir 300 reizes plānāks par cilvēku matu. Un viņas savā starpā ir sapītas. Tad, kad šeit tiek klāti berze, siltums un mitrums, faktiski visi tie 3 faktori, kas mums ir, kad mēs lietojam, tad viņas sāk rīvēties savā starpā un tad mehāniski sāk izdalīties šie negatīvi lādētie joni, kas tiek iekšā mūsu organismā. Berzes rezultātā biksīšu ieleknīši sākot izdalīt līdzvērtīgu gaisu, kāds sastopams pie ūdens krituma Alpu kalnos, apgalvo Svetlana. Taču Organiskās sintēzes institūta profesors Ivars Kalviņš par šo teoriju smejas vēderu turādams. Es ieteiktu varbūt tiem, kas to dara, pamēģināt uzlīmēt viņus pieres, varbūt, kad atgrieztos veselais saprāts. No metāla stieplītes un kāda aņoniem tur. Kas par muļķībām. Nav tādu procesu pazīstam pasaulē. Tas ir apmēram tā, ka kāds apgalvo, ka 1 gadu vecs bērns, kas nostājas uz kājām, var pastumt smagi piekraut pašizkāsēji. Tā ir tā enerģijas starpība, līmeņa starpība, ko dod berze un kas ir nepieciešama, lai jūs ionizētu gaisu pieņemsim. Arī ginekologi jaunu izgudrojumu dēvē vien par visparastāko higienas preci. Tiesa gan par šo mantu jāmaksā uz pusi vairāk kā par parastām paketēm. 3,50 par iepakojumu esot pārmaksāts. Un šeit ir fantastiska iedarbība. Un ja patiešām tā arī būtu, tad mums nebūtu ginekologiem vairs ko darīt. Paketes tad sieviete iegūst ne tikai dvēseles mieru, brīvu lidojumu, iespējas brīvības, bet arī viņi zaudē svaru, normalizējas vielmaiņu, un pat pakešu izplatītāji piedāvā labklājību valsts līmenī. Es skatījos un teicu, fantastiski, kādēļ valdība neiepazīstās ar šīm jaunajām revolucionārajām paketēm. Speciālisti iesaka pret šādām brīnumprecēm izturēties kritiski un saprast, ka paketes tāpat kā laimes lācis neatrisinās ne fiziskas, ne dvēseles, ne arī valsts mēroga problēmas. Guntars Gulbiņš, Aivalusta Gūtmana, Andris Damburs, Renārs Muskars, Tautas balss.